Wir kommen zum nächsten Referent. Ejam pie nākamā runātāja. Par viņu es saku, ka, ja kāds brīvais apgaismotais vāciski runājošajā pasaulē nosauc zirgu un jātnieku, tad tas ir mūsu pašreizējais runātājs. Mēs esam uzaicinājuši viņu uz Webcam stadionu jau 2. reizi. Es tā saku tāpēc, ka viņa bioloģiskās un medicīniskās zināšanas apvienojumā ar viņa gandrīz vai kriminālistisko izjūtu mums ir vienkārši neaizstājamas. Ar pravietisku precizitāti viņš jau agrīnā stadijā paredzēja Covid-19 pandēmiju. Tāpēc mēs tagad vēl jo uzmanīgāk klausīsimies, kad viņš stāstīs par jaunajiem notikumiem un norisēm. Es saku, ka tagad trenētā acis sevišķi labi spēj uztvert to, ko viņš teiks. Pirms mēs sveicam viņu šeit klātienē, stadionā, sāksim ar Klauko Heiko Schöninga biogrāfiju. Heiko Schönings ir grāmatas Game Over Covid-19 Antraks 01 autors. Viņš ir pabeidzis virsnieku apmācību. Pēc tam Heiko Schönings studējis medicīnu Berlīnes Charité, Anglijā un Austrālijā. Schönings bija galvenais medicīnas direktors biotehnoloģiju uzņēmumā imunoloģijas jomā. Viņš ir saņēmis daudzas inovāciju balvas un vadījis Universitātes medicīnas tehnoloģiju centru. Viņš bija arī farmācijas līgumpētniecības organizācijas vadītājs, CRO. Airēšanā, kā augstu sasniegumu sporta veidā, viņu ir veidojusi airēšana jau kopš jaunības. 20. gadā Schönings ieguva 2. vietu Vācijas čempionātā airēšanā telpās virs 50 gadiem. Vairāk kārtējais maratona finišētājs ir precējies un viņam ir 2 bērni. Kā praktizējošs ārsts, viņš līdz 19. gadam ārstēja parlamenta deputātus, augstākos ierēģņus un mediju vadītājus atkarību klīnikā. 2019. gada septembrī Schönings brīdināja sabiedrību, ka noziedznieki plāno viltus pandēmiju 20. gadā. Viņš minēja vārdus un struktūru. Tieši tas arī notika. Schönings sniedza detalizētus pierādījumus par noziedznieku līdzdalību 2001. gada Sibīrijas bioloģisko ieroču uzbrukumu sērgas slēpšanā. Svarīgu noziegumu izmeklēšanu cenzūras dēļ plašsaziņas līdzekļos Heiko Schönings kopā ar citiem nodibināja organizāciju Ārsti par apgaismību, Medicos por la Verdad, un tika ievēlēts par Pasaules ārstu alianses viceprezidentu. Heiko Schönings bija galvenais runas vīrs lielajās demonstrācijās Berlīnē un Londonā. No spīkera stūrīša Schöningu pārveda uz Britu karceri. Nelikumīgā deportācija 2020. gada 26. septembrī izbeidza gadsimto ilgo vārda brīvības tradīciju šajā pasaules slavenajā vietā. Savā nozīmīgajā grāmatā Game Over un 2022. gada kino dokumentālajā filmā The Big Reset Movie Heiko Schönings kopā ar Nobela prēmijas laureātu Luku Montaņē un citiem skaidro koronavīrusa pandēmijas pirmsākumus. Heiko Schönings šodien runā par tēmu Harris, Trumps un Zeļakovs ar noziegumu stāšanos amatā. Heiko Schöning, laipni lūdzam, mēs vēlam tev veiksmi. Mēs plaši atveram savas ausis. Paldies, ka tu esi šeit. Liels paldies! Es vēlos sirsnīgi pateikties par šo lielisko organizāciju. Šī lekcija un lekciju cikls tagad tiek translēts tiešraidē 62 valstīs un vienlaikus tulkots 10 valodās. Tas ir izcils sasniegums, jo īpaši tāpēc, ka tas viss ir arī neatkarīgs. Tātad jā. Jau no pašiem pamatiem es esmu patiesi aizkustināts, un man jāsaka, ka daudziem cilvēkiem tas būtu jāņem par piemēru. Es sveicu visus skatītājus visā plašajā pasaulē. Tātad šodienas ievads. Es esmu ārsts, nevis pravietis. Svarīgākais ir tas, ka es esmu 100% neatkarīgs. Šodienas tēma Kamala Harrisa, Donalds Trumps un Filips Zeļakovs stāšanās amatā ar noziegumu.
Kamala Harisa lielākajai daļai cilvēku ir salīdzinoši nezināma. Tagad viņa ir izvirzīta kandidāte uz ASV prezidenta amatu 2024. gadā, bet kā patiesībā viņa tur nokļuva? Kā viņa patiesībā nonāca līdz tam, ka pagājušajā gadā kļuva par viceprezidenti ASV? Kas viņa bija pirms tam? Viņa bija atbildīga par tieslietām Kalifornijā, un kas ir svarīgi, Kamala Harisa bija iesaistīta bioloģisko ieroču izmantošanas slēpšanā. Šajā amatā kopš 2015. gada bioloģiskie ieroči ir aizliegti. Starptautiski visur. Un Kamala Harisa jau 2015. gadā bija uzzinājusi, ka ASV pilsonim Maiklam A. Makmanusam junioram, bijušajam farmācijas uzņēmuma Pfizer viceprezidentam, ir plāni par bioloģisko ieroču izmantošanu. Tātad patiešām bioloģisko ieroču izmantošanu. ASV tāpēc tiek izskatītas vairākas tiesas prāvas. Es lasīšu no grāmatas. ASV par to tiek izskatītas vairākas tiesas prāvas. Es lasīšu no grāmatas Game Over 2 uzbrukums mikrobiomam, jo tajā sīki ir uzskaitīti visi avoti, tostarp tiesas lietu numuri. Tās ir piemēram tiesas Massachusettsā vai augstākā tiesa Kalifornijā. Kā piemēram, viss ir detalizēti dokumentēts. Taču šodien es ar šīm lietām jūs neaizkavēšu. Bet tur patiešām ir, un tas ir svarīgi, informācija, kas ir drukāta uz papīra salīdzinoši necenzētā veidā. Un 207. lapusē šeit kā citāts no tiesas lietas ir 2015. gada 8. februārī viņš oficiāli lūdza atbalstu Kalifornijas ģenerāla prokurorei Kamalai Harisai un informēja viņu par Makmanusa bioloģisko ieroču plāniem. Citāta beigas. Svarīgā informācija, kas tika iegūta tiesas prāvā, tika noslaucīta zem paklāja. Tā ir tā, par ko es runāju. Kamala Harisa ir līdz atbildīga par to. Kalifornijas ģenerāla prokurore Kamala Harisa tika apbalvota ar visu ASV viceprezidenta amatu ASV prezidenta Joe Bidena vadībā. Līdz šim Kamala Harisa galvenokārt ir iegājusi vēsturē kā pirmā sieviete ASV viceprezidenta amatā. Tagad viņa pat kandidē uz ASV prezidenta amatu. Ar ko mums te ir darīšana? Un es varu tikai vēlreiz atkārtot, ka fakti un pierādījumi ir iespiesti, turklāt ļoti detalizēti. Arī diagrammās, lai arī vieglāk un ātrāk varētu gūt pārskatu par visām tur esošajām lietām, jūs patiešām varat redzēt, ka Maikls Makmanus, kuru es šeit un pēdējos gados esmu pieminējis vairāk kārt, ir patiešām viens no ļoti svarīgajiem centrālajiem cilvēkiem, kas bija operatīvi iesaistīti šajā noziegumā. Un Makmanus jau agrāk bija iesaistīts Irānas kontras noziegumos. Maikls Makmanus juniors bija ne tikai Pfizer viceprezidents, bet viņš arī strādāja tieši Baltajā namā Ronalda Reigana laikā, kā komunikācija nodaļas šefs. Un viņš bija arī vakcīnu kompānijas Novavax pret Covid-19 direktors, īpaši vāciski runājošajām valstīm. Un ja jūs tagad domājat, varbūt tas mūs tik ļoti neietekmē, Novavax, kas tad tur bija? Jā, Vācijas kanclere Angela Merkele, piemēram,
esot vakcinējusies pret Covid-19 ar Novavax vakcīnu. Arī Karls Lauterbachs, jā. Un no kurienes nāca šī vakcīna? Jā, no Maikla Makmanusa juniora, kurš bija viens no Novavax direktoriem. Un es to varēju detalizēti pierādīt grāmatā. Tur ir visi pierādījumi un arī tiesas lietas. Maikls Makmanus juniors bija iesaistīts un darbojās narkotiku un ieroču tirzniecībā. Un ir svarīgi, lai mēs izplatītu šo informāciju un ņemtu to nopietni. Un ne tikai elektroniski, bet arī uz papīra, jo cenzūra pieaug visur, arī starptautiskajā mērogā. Tagad mēs esam dzirdējuši vienu pusi, jā, ASV. ASV tie ir demokrāti, zilie. Ko dara sarkanie republikāņi? Viņi izvirza Donaldu Trumpu. Un kā man izdevās pierādīt pirmajā grāmatā, Game Over COVID-19 Antrax 01, Donalds Trumps nāca amatā kopā ar noziedzniekiem, jo Donalda Trumpa štāba vadītājs de facto ir Edvīns Mīs, un Edvīns Mīs Trumpa administrācijā galvenajos amatos valdībā ir iecēlis vairāk nekā 200 savu veco, Reigana mafijas līdzgaitnieku. Un Edvīns Mīs arī ir iesaistīts Irānas kontras noziegumos. Un tie ir noziegumi. 8 gadus ilgušais karš starp Irānu un Irāku un miljons bojā gājušo. Jā. Arī nelegālu ieroču un narkotiku sūtījumi ir daļa no tā. Un pavisam nesen Edvīns Mīs bija arī tas, kurš aktīvi slēpa 2001. gada Sibīrijas mēra uzbrukumus ar bioloģisko ieroci, Sibīrijas mēri, baktēriju, kas bija pārveidota par ieroci. Un viņš aktīvi vainoja doktoru Brūsu Aivinu. Tas ir svarīgi. Es to jau vairāk kārt minēju, tāpēc tagad es runāšu īsi. Bet redziet, neatkarīgi no tā, vai jūs nostājaties Harrisas pusē vai Trumpa pusē, neļaujiet sevi maldināt. Tā nav īstā izvēle. Es pie tā atgriezīšos beigās. Tāpēc viss atkal ir angļu valodā, un visi pierādījumi oriģinālā arī ir iedrukāti. Un tikai ļoti īsi, ja jūs paskatāties, vai viņi strādāja kopā, vai Trumps patiešām ir iesaistītais? Jā, un šeit jūs varat no C-SPAN, no amerikāņu parlamenta televīzijas, nekustīgu attēlu, kurā redzams, kā Donalds Trumps 2019. gada 8. oktobrī patiešām pasniedz Edvīnam Mīsam ASV augstāko apbalvojumu ovālajā kabinetā Baltajā namā. Jā, tas ir viņa faktiskais personāla šefs. Tātad, viss šis tīkls ir iespiests grāmatas Game Over pirmajā sējumā un ir izskaidrots arī daudzās bezmaksas intervijās. Un tas ir saistīts arī ar Covid-19 noziedzību visā pasaulē, arī ar Covid-19 komisiju, ko arī inicijēja fonds, Heritage fonds, ko līdzdibināja arī Edvīns Mīs. Un es vēlētos pāriet pie citas personas, kas arī bieži sadarbojās ar Edvīnu Mīsu. Un tas ir Filips Zeļikovs. Filips Zeļikovs bija 9.11 komisijas ziņojuma izpilddirektors. Viņš bija tas, kurš rakstīja ziņojumu par 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem. Un atkal Filips Zeļikovs bija starpparlamentārās Covida komisijas plānošanas grupas priekšsēdētājs. Starp citu, naudu tam piešķīra Google vadītājs Ēriks Šmits.
Tātad tiek izmantoti tie paši cilvēki. Un šodien es jums vēlos sniegt precīzāku priekšstatu par to, kas ir Zeļikovs. Un runa ir par vēsturisku stāstījumu. Filips Zeļikovs ir vēsturnieks, varētu arī teikt stāstnieks. Un tas ir par 11. septembra gaisa kuģa nolaupītāja neiespējamo pasi. Un jūs dzirdēsiet no Filipa Zeļikova un viņa asistentes, kur un kad šī pase tika atrasta. Kad? Tas ir izšķirošais faktors. Kad? Jo tas vēl nekad iepriekš nav tik tieši publiski pieminēts, lai gan tas jau ir iekļauts grāmatā Game Over, pat ar šiem zīmējumiem. Jo 11. septembra komisija faktiski apliecināja kameras priekšā, parlamenta priekšā, ka viņi zināja, no kurienes bija ieradušies nolaupītāji, no kurienes viņi bija, jo pases tika atrastas. Un kur un kad tika atrasta šāda pase? Un tad viņi faktiski teica tā, pirms Pasaules tirzniecības centra sagraušanas, kāds garām gājējs Ņujorkas policistam nodeva atrasto pasi. Ja? Un šī pase piederēja Satam al-Sukami. Šie ir oriģinālie citāti. Tātad iedomājieties, šāda lidmašīna ietriecas daudzstāvu ēkā ar ātrumu vairāk nekā 500 km/h. Daudzi cilvēki taču to ir redzējuši ļoti bieži, vai ne? Un kā no turienes izkļūst neskarta pase? Lai garām gājējs varētu teikt, atvainojiet, policista kungs. Pasaules tirzniecības centri joprojām stāv, bet es šeit atradu pasi. Kā tas ir iespējams? Vai šis arābu terorists sekundes daļu pirms lidmašīna ielidoja, vēlreiz īsi atskrūvēja to logu vaļā un izmeta pasi ārā? Vai tā? Vai tā tas varēja notikt? Un tāpēc jums ir vajadzīgs tikai šis viens vārds. Pirms Pasaules tirzniecības centri sabruka, jo runa nav par to, ka pases tika atrastas Pasaules tirzniecības centra drupās pēc tā sabrukšanas, bet gan par to, ka oficiāli viņi paši saka pirms, before Pasaules tirzniecības centra sabrukšanas. Tāpēc es vēlos jums šodien parādīt oriģinālo pierādījumu. To var atrast ASV parlamenta televīzijā c-span.org. 2004. gada 26. janvārī notika samērā garlaicīga sesija, kas ilga kādas 3 stundas, jā. Bet tur atklājās viens no ļoti šiem svarīgajiem apstākļiem saistībā ar šīm pasēm. Un es to atradu savā pētījumā pēc vairākiem gadiem. Un mani visvairāk pārsteidza tas, ka to bija redzējuši tikai 60 cilvēki. 60 cilvēki! Cik žurnālistu ir ASV? Cik kriminologu ir visā pasaulē? Un jūs to tur varat redzēt, tāpēc tas joprojām ir oriģināls ekrāns šāviņš. 61 skatījums. 61. Bet paskatieties paši, ieslēdzu video. Sūzana Ginsburga, senatora padomes locekle komisijā. Mēs sāksim ar to, ka izpētīsim, kā nolaupītāji pārvarēja šos posmus. Sākot ar pasēm. 4 nolaupītāju pasēm ir saglabājušās pilnībā vai daļēji. 2 no tām tika atrastas no United Airlines 93. reisa lidmašīnas Pensilvānijas štatā. Tās ir Siadžara un Siada Gandhi pases. Viena piederēja aviokompānijas American Airlines 11. reisa lidmašīnas nolaupītājam. Šī ir Satama Sakami celošanas pase. Kāds pasniegs to paņēma un nodeva NVDP detektīvam neilgi pirms Pasaules tirzniecības centra torņu sabrukuma.
Jūs tiešām dzirdējāt Suzanu Ginsburgu, kuru ASV parlamentārajā komitejā uzrunāja Filips Dzelikovs. Un svarīgākais bija pirms Pasaules tirdzniecības centrs sabruka. Un tā ir neiespējamā pase no 2001. gada. Ir daudz citu skaidru pierādījumu, to starp zinātnisku pētījumu. Īpaši vēlos atsaukties uz Aļaskas universitātes profesora Leroy Halsey zinātniskajiem pētījumiem. Pētījuma galīgā versija tika publicēta 2020. gada martā. Jā. Esat par to kaut ko dzirdējuši? Nē. Jo kas tika paziņots 2020. gada martā? Globālā korona pandēmija, vai ne? Un ir arī citi pētījumi, kuros jūs sev jautāsiet, jā, kā tas viss varēja notikt. Piemēram, Kopenhāgenes universitātes ķīmijas profesora Nilsa Harita pētījumi. Viņi atrada un pierādīja sprākstvielu klātbūtni. Nu, bet jūs to nedzirdējāt. Un es varu tikai teikt, ka profesors Nils Harets, jā, es viņu personīgi pazīstu, un mēs esam pat ilgus gadus draudzējušies. Citiem vārdiem sakot, es varu roku likt ugunī, tā sakot, ka šim cilvēkam ir arī personiskā godprātība. Un jūs varat skatīties uz šiem zinātniskajiem pētījumiem ar veselo saprātu patiesi. Ja tāda lidmašīna tur lido ar ātrumu 500 km/h vai vairāk, jūs to esat redzējuši, kā var atrast neskartu pasi? Un tas ir oriģināls, jūs to varat redzēt tur zem tās. Kā tas tur varēja nokļūt? Un viņiem vēl ir uzdrīkstēšanās to prezentēt parlamentam un pasaules sabiedrībai. Tā gandrīz nebija pat apdegusi. Un tieši šis mazais papīra gabaliņš tieši pirms Pasaules tirdzniecības centra sabrukuma. Un tāpēc lūdzu noklausieties to vēlreiz. Susan Ginsburg, Senior Counsel to the Commission, will begin by examining how the hijackers navigated these stages. Kā nolopītājs pārvarēja šos posmus? 4 of the hijackers' passports have survived in whole or in part. 2 were recovered from the crash site of United Airlines Flight 93 in Pennsylvania. These are the passports of Zia Jarrah and Saeed Al-Ghamdi. One belonged to a hijacker on American Airlines Flight 11. This is the passport of Satam al-Suqami. A passerby picked it up and gave it to an NYPD detective shortly before the World Trade Center towers collapsed. NYPD detektīvam īsi pirms Pasaules tirdzniecības centru torņu sabrukuma. Es īpaši vēlos aicināt visus skolotājus un skolēnus vēlreiz pievērsties šim jautājumam, īpaši nākamajai jaunajai paaudzei, kuru prāti vēl ir skaidri, jā, lūdzu pajautājiet saviem fizikas skolotājiem, kā ir ar šo brīvo kritienu, kāds tas bija 2001. gadā un kāds tas ir fizikā. Vai šāda pase vispār var būt? Vai tas vispār ir iespējams? Jā. Vai tā vispār ir fizikāla iespējamība? Pajautājiet cilvēkiem, pajautājiet viņu vēstures skolotājiem, jo Filips Dzelikovs arī ir vēsturnieks, un ik viens, kurš tagad domā, ka tas tā nav, jā, vācu sfērai, tas maldās. Jo šie stāsti, protams, tika publicēti arī Vācijā, tostarp, protams, vadošajā laikrakstā Bild, kas pieder Springer grupai. Nu, un jā, Filips Dzelikovs pēc tam, kad viņš bija sagatavojis šos stāstus, pēc tam, kad viņš publicēja 9.11 komisijas ziņojumu, viņš kā Axel Springer stipendiāts no Springer grupas saņēma 5,000 eiro mēnesī. Un viņam bija birojas Berlīnē. Jā. Līdzīgi kā Vanzē konferenču centrs, arī Amerikas akadēmija Berlīnē, negluži blakus. Arī tur ir ļoti jauka ēka. Un veidojot nākotni, tāds bija viņa projekts.
Un veidojot nākotni, jā, mēs to redzējām pirms vairākiem gadiem ar Covid-19. Un atkal Filips Zeļikovs pēc tam kļuva par Covid komisijas vadītāju. Jā. Ar Ērika Šmita, jā, bijušā Google vadītāja finansējumu. Un šodien es īpaši vēlos aicināt ikvienu būt pašapzinīgam. Jā, autentiskam būt. Ilgtermiņā tas ir veselīgāk, ja jūs to patiešām darat un turaties pie tā. Pat ja ir grūti, un jūs precīzi nezināt, kas notiek pa labi vai kreisi. Bet kurš gan tiešām grib šādu stāstu stāstīt saviem mazbērniem? Un tad kādā brīdī mazbērni izaug, jā, un tad no vectēva glamūra vai vecmāmiņas glamūra vairs nav palicis nekā. Un tad viņi arī saka, jā, labi, ka mamma un tētis mani māca ar Ziemassvētku vecīti un lieldienu zaķi. Tas jau vēl ir piedodams, bet tas, ka vectēvs un vecmāmiņa, jā, tēvi un mammas, vai jūs toreiz bijāt pārāk stulbi? Kas bija? Jūs bijāt pārāk gļēvi? Un tas ir tas, ko jautās bērni un mazbērni. Jo viņi to jautās. Un kas notika pēc tam? Neviena valsts neatklāja sprādzienus. Neviena valsts. Pat Krievija nē. Nord Stream. Jā, Nord Streams. Taču nebija jau tik sen. Dabasgāzes cauruļvads Baltijas jūrā, kas savienoja Krieviju ar Vāciju, cieši apejot Skandināvijas valstis, Somiju, Zviedriju un Dāniju, tika uzspridzināts. Un Skandināvijas valstis jau ir izbeigušas izmeklēšanu, rezultātu nav, mēs nezinām, mēs neesam ieinteresēti, mēs to nedarīsim. Vācijā ir līdzīga situācija, un tā patiešām ir postoša situācija. Un kas jums to līdz šim ir izskaidrojis? Attēlu, ko es jums šeit rādu, ir sagatavojis viens no maniem līdzskolotājiem, profesors Benjamins Brauns no Šveices. Mēs kopā Šveicē lasījām lekcijas par dažādām tēmām. Viņš ir fizikas profesors. Un pagājušajā gadā viņš plašai auditorijai skaidroja, kas notika ar šo sprādzienu un kādi bija visi fizikālie parametri. Un tie netika apspriesti. Tie vienkārši netika pētīti, netika ņemti vērā, ne mēdījos, nekur citur komentēti. Tieši tāpat kā pētījums, kas ilga gadu desmitiem ar 11. septembra pētījumu, ko veica Aļaskas universitātes profesors Lejors Hulzijs. Tas vienkārši netika zinātniski uztverts. Par to var pat izlasīt Wikipēdijā tieši šo teikumu. Un ja jūs tajā neiedziļināsieties, jūs neko neatradīsiet. Un ja arī jūs sev pajautāsiet, pagaidiet, sprākstvielas? Jā, jāatzīst, ka Ziemeļstraumes jeb Nord Stream caurulēs bija sprākstvielas. Un Pasaules tirdzniecības centrā? Vai tur atrada sprākstvielas? Oficiālā amerikāņu izmeklēšanas komisija teica, nē, mēs neko neatradām. Un kādā brīdī viņi uzdeva ļoti formālu jautājumu, lai tie vairs nevarētu izvairīties no tā. Vai jūs meklējāt sprākstvielas? Un atbilde bija, nē, mēs nemeklējām, un mēs neko neatradām. Un tieši tāds pats liktenis, kā jūs tikko to sapratāt, ir arī skaidrojums ar Nord Stream spridzināšanu, ko bija paskaidrojis Šveices profesors Benjamins Brauns. Kurš to bija paskaidrojis?
Un runa ir par to, ka Vācija to nenoskaidro, Rietumvalstis arī. Un Krievija, vai tā vispār kaut ko ir iesniegusi? Kāpēc Šveices profesoram tas ir jādara? Un Nord Stream, tas nozīmē 80 atomelektrostaciju enerģijas ekvivalentu. Tas ir tāpat, it kā viņi būtu uzspridzinājuši 80 atomelektrostacijas. Tas ir arī 20,000 vēja turbīnu ekvivalents. Un ar to, mani mīļie, jo īpaši kolēģi vācieši, uzņēmēji, ierēdņi, jūs vienkārši tā samierinaties. Arī policisti, karavīri, ģenerāļi. Es pats esmu Bundesvēra virsnieks. Vai mums Vācijā tiešām ir ģenerāļi? Vai mums Eiropā patiešām ir pieaugušie? Kur ir pašcieņa? Nord Stream nozīmē aptuveni 20,000 vēja turbīnu uz sauszemes. Iedomājieties to. Tagad tas ir vienkārši izpostīts, un mēs nevēlamies to zināt. Un ja jūs piekāpsieties mafijai, un iedosiet viņiem tikai savu mazo pirkstiņu, viņi paņems visu jūsu roku. Un pēdējos gados tik daudziem cilvēkiem ir atņemti vairāk nekā pirksti. Kur ir palikusi pašcieņa, vecstāve, vecmāmiņas? Ko jūs vēlaties, lai par jums domā mazbērni? Un tāpēc es tuvojos beigām. Neviena valsts neizpētīja sprādzienu, pat Krievija nē. Kāpēc? Es iepazīstināju ar ideju, ka amerikāņiem tagad ir izvēle starp Kamalu Harisu un Donaldu Trumpu. Un tie ir pirmie meli un otrie meli. Un jo īpaši jauniešiem no jums, es šodien īpaši uzrunāju vecākos, bet jauniešiem, ļaujiet man to vienkārši pateikt. Viena no galvenajām viltībām ir novietot iedzīvotājus starp meliem 1 un meliem 2. 20% tam netic, bet ļoti maz ir tādu, kas to aktīvi saka un aktīvi skaidro. Un tā jums ir 80%, kas tam vienkārši iet līdzi. Kuriem meliem jūs vēlaties ticēt? Trumpa meliem vai Harisas, Baidena, Klintonas meliem? Izvēlieties savu labo vai slikto policistu. Tas tā nevar būt. Un patiesībā, ir vēsturiska iespēja, jo šoreiz, ir trešais kandidāts, kurš, manuprāt, ir autentisks. Un viņš kandidē un viņu var ievēlēt. Mēs bijām kopā uz skatuves 2020. gada augustā, un tagad 4 gadus vēlāk mums ir iespēja atkal visiem sanākt kopā Berlīnē, no visas Eiropas, no visas pasaules. Un es jūs aicinu 3. augustā ierasties Berlīnē. Esiet drosmīgi. Esiet drosmīgi par patiesību un pašcieņu. Arī es tur būšu. Un visbeidzot, jūs atradīsiet visus avotus, pierādījumus, zinātniskus, bet arī veselo cilvēku saprātu attēlu vienkāršos zīmējumus, iespiestus šajās grāmatās. Tāpēc izplatiet šo informāciju, palīdziet mums, lai galu galā būtu kaut kas līdzīgs bērnam Hansa Kristiāna Andersena pasakā, kurš vienkārši saka, ķeizars ir pliks, viņš nav saģērbies, un tas ir tik vienkārši. Sirsnīgi pateicos par jūsu uzmanību un novēlu jums mieru un uz tikšanos Berlīnē. Paldies, Heiko.
Vai esi pietiekami daudz pateicis par savu jauno grāmatu? Vai vēlies vēl? Nē, viss ir labi. Paldies! Paldies, ka biji šeit. Paldies par tavu ieguldījumu. Liels paldies!